Čau, draugi, makšķernieki un visi pārējie, kas skatās Copas garšu. Nu, ir gandrīz, kad makšķerēšanas noslēgums. Gandrīz, tāpēc, kad vēl viena sērija būs, bet šī būs laivu sezonas noslēgums. Un kā mēs sākām laivu sezonu ar Kasparu Antigidu, tā mēs arī beigsim to sezonu ar Kasparu Antigidu. Jā, tā kā šodien iebrauksim vēl laivā, paķersim zandartu vai kaut ko varēsim noķert. Kaspars apsolījās, ka vedīs uz tām slepenajām vietām. Jā. Čau, Kaspar, beidz makšķerēt. Čau. Vedīs? Jā, aizvedīšu uz kādu slepenu vietiņu. Baigi tālu jābrauc būs. Jā, nu labi. Tā jau brauksim tālu. Tur jau pēc acīm var redzēt, ka viņš... Davai, čau. Tālu gan, Kaspar, mēs atbraucām. Tieši 150 metrus. Labākās vietas vienmēr ir deguna galā. Tā kā no krasta vienmēr tu gribi aizmest tālu, tad mēs no laivas vienmēr gribam piemest pie krasta. Reizēm tālu nav jābrauc. Zivs ir savākusies, ienākusi no jūras, sagājuši pa dažādiem līčiem. Šobrīd daudz jautājumu bieži, kā tad tas zandarts mums migrē. Sākās viss jūnijā, ka pirmie zandarti ienāk jūras grīvā, un tad caur mēnešiem viņi lielākās vai mazākās porcijās nāk iekšā. Un tad pats oktobris, novembris ir tā kulminācija, ka tie zandēti ir aizgājuši vis tālāk un salīduši dažādos Daugavas līčos. Katru gadu viņi ielien savādāk. Ir daži gadi, kad atkārtojās, un ir daži gadi, kad ir pilnīgi cita bilde. Un nekad nav divi vienādi gadi. Pirmajā gadā, kad es pats ķēru, pirmos gadus man likās, ka man ir skaidrs viss. Bet zivs ļoti migrē, un šeit migrācijai ir jāsako. Nu, tad ļoti svarīga ir informācija, kur tas zandarts ir. Tā kā mums Rīgā ļoti daudz makšķernieki, tad mēs šodien redzēsim tādas vietas, kur ir ļoti daudz zandarti, bet nezinu, kas tur ir palicis no viņiem vēl pāri. Es tā dzirdēju, ka slepenajās tačkās ir 80 laivas. Vai tad tiem 80 laivām visām pietiek, ka to riekstu paciņu? Vai palikušas ir tikai rozīnes? Kaut kas uzbaka. Sopīte. Un tu to nemaz neredzēji ekrānā? Ne. Tas nāca negaidīt? Tas bija kā ļoti zibens negaidīt. no šaltām debesīm. Jā, no tīrām Tu debesīm. pat nevari iedomāties, ka tev kāds var uzsist? Jā, Vai tā var būt? tā ļoti reti notiek. Jā. Tagad, piemēram, var apskatīties, kā izstās staps 8,3 hercos uz Laurenci, kad nevar saprast, kas tas ir. Uz Reimarīnu 200 hercos un 400 hercos. Un, ja mēs paņemam atpakaļ, tad ļoti labi redzēt, ka katra frekvence viņam aizvien, ko ir smalkāk, viņš labāk rāda. Var redzēt, ka ir stabiņš. Ir beidzot rudens, ka zivs ir uz grunts. Cilvēki brauc pie manis laivā, ķer uz laivu, un tad ir jautājums. Kā vispār bez tā laiva var noķert? Nu, tā sajūta, ka nevar noķert. Un, protams, kad mums tā zivs Rīgā, īpaši Ķīžuzarā, Daugavā un pirmajā gada pusē ir tā kā pelāģiski, viņi ir dažādos līmeņos, bet tagad ir tas laiks, rudens, kad zivs ir beidzot liela daļa arī sastājušās uz grunts. Īpaši pa dienu, un tad arī, un naktī arī, bet principā tad viņu arī meklēt var klasiski, un noķert arī klasiski ar parasto dropshot metodu vai ar džigu. Un tad šodien paskatīsimies dažādas vietas, cik mums laika sanāks, vai varam ieraudzīt kādu zandartiņu un parādīšu, kā izstās zandarts. Nāk līdzi dropšots un uzvar redzēšanos. Tāda citās zivs. Mums īstenībā Latvijā ļoti kūtras zivs salīdzinoši ar vispār citām valstīm. Ārzemnieki, kas brauc uz šejien, bieži ir, viņi redz, ka tās zivs ir, uz laivu arī ķerts ir citās valstīs, bet vispār mūsu reģionā tā zivs ir, es nezinu, kāpēc tā ir, vai tas ir daļa tā brūnā ūdens, vai daļa barošanās specifika, bet viņas bieži neņem. Dēļ atsaldētās domāšanas tas ir. Kartupeļi atsaluši. Iedomā to kastīt. Nē, ir divi faktori, es domāju. Viens ir skaidrs, kad šogad tu man prasīja par slīdekām. Šogad vispār bija klasikās slīdekas ļoti labas. Caurmērā. Nebija mājā labi, bet bija labi ķērās vispār Rīgā līdekas.
Bet runājot, ka viņas arī bieži neņem, nu, teiksim, tu vienu dienu aizbrauc uz kaut kādu maliņu, tev laba cope, tur dabūn 10-15 līdekļus, aizbrauc pēc dienas, nu, uz tādu pašu vietu vai līdzīgi, vai pēc pāris dienām arī tur dabūn vienu līdekļu copīti. Bet kur ir galvenā starpība īstenībā, es domāju, arī vēl viens liels faktors ir, kad viņas presē visu laiku. To var redzēt aizbraucot uz Rāzni. Šogad bijām Rāznā. Nu, kad tur pirmās dienas, ka līdeks nebija redzējuši to māneklīti, tad bija ko laba copīti. Leci pakaļ laivā, tā kā toreiz. Tas copi bija nikns un tāds. Nu, tas ir otrs faktors, es teiktu. Jā, izseko viņš, bet labi. Viņš tur uz graudu atkal Zanders. Ne? Nu, tur labi čupiņi stāv īstenībā. Nu, viena no, nu tā runājot par Zandertu, arī par tām dropshot izspēlēm, kā taisīta. Principā viena no izspēlēm ir, ka tu pavisam lēni ietini. Tieši tāpat kā pelēģiskā copē, vairs nekāds noslēpums nav, ka principā Zanderta seko, viņam patīk tādu vieglu tīšanu. Tas pats arī dropshotā, principā, nu, tu viņam varbūt neej uz augšu, bet tu ej tā kā pa līniju, nu, lēnām. Viņš nāk šitā te līdzi, nu, seko, un tad arī seko tas ņēmien. Parasti, principā, ja tas, kas bieži seko, nu, jau uz dropshot, ja viņš nepaņem 2-3 metrus, viņš parasti nepaņem. Parasti tie ņēmēji, kas ir uzreiz uz grunts, viņi diezgan ātri paņem. Nu, teiksim, tu ej garām ar māneklu, viņš uzreiz izskrien un dankš, un ir. Bet ir ļoti svarīgi tā lēnā ietīšana, un svins neceļās nos no grunts, jo svins biedē zivi. Teiksim, ja tas zvins tur šagājās, pametās augšā lejā, īpaši tagad vēlajā rudenī, tad viņš bieži zivu sabiedē. Un tad, kad tu lēni šitā tin, nu ļoti, ļoti mierīgi, tev tas sviniņš slīd pa pašu gruntu, un tu ļoti labi gruntīt jūti. Tas māneklīts tā forši iet pa tādu diagonāli. Tu neko nevari sačakarēt tajā pravotkā. Bet tu visu šito raustīšanu gan var sačakarēt, jo bieži tās zivs tiek sabaidīts vienkārši ar to kratīšanu. Uzreiz var pateikt, ka man ļoti patīk lietuviešiem kratīt to mānekli. Es atceros pāris gadus atpakaļ, nevar atbraukt ar lietuviešu mācīties to dropshot. Kad pirmās 3 stundas viņi kratīja, man bija kāds 5-6 zandarti jau noķert, vienkārši viegli, pavisam lēns. Viņi visu laiku drebināja. Un sanāk, ka viņi īstenībā tajā vēlajā rudenī nokrata to zivu nost. Nu, tā kā, jo viņai nepatīka pārāk krata. Nē, es jā, nu reku var redzēt Armanda dropshots ar svinu, jā? Reku sēž Zandarts ar metru drops. Un reku Zandarts stāv uz leju. Principā viņš var viņu mierīgi izbaidīt šitādā veidā. Bet normāli būtu, ka tas Zandarts būtu, nu, ja viņš būtu bišķi zemāk, viņš parasti uzbruk uz augšu. Viņš ļoti reti, kad šitā no augšu uz leju ņem. Un reku viens Zandarts nāk klāt, skaties. Reku, pie dropshot, skaties, redzi? Pienāca Armands stāv uz vietas. Viņš uz augšu. Man ir peldošais tas... Jā, reku viņš pienāca klāt un neko vispār nerieģē. O, redzi, bišķi paskarēja. Paskarēja līdzi. Pagaid, viņš stāv. Patur. Tepat šitādai te prasītos garāks. Nu, man viņš salīdzinoši īsts ir. Pat es teiktu, ka man nav metrs tur. Citreiz jau mēs, kad taisījām, tad mēs taisījām rītīgi kārtīgi metru. Jā, nu kas ir svarīgi vispār arī, ja Zandarts sēž vēl zemāk, ka tas svins no grunts neceļās pacēl ar mani, redzi? Un bieži, kad tas sviniņš uziet virsū zivī, viņš, teiksim, paceļās. Tāpēc ir ļoti svarīgi rudenī taisīt to lēno pravotku saucamo, ka tu necel svinu augšā no grunts. Nu, tādā ziņā vai iemet vēlreiz uz šo te tālāk. Un tur reku Armandam krīt māneklis, reku dropšats svins, drops reku stāv 1 Zandarts, 2 Zandarti, varbūt, ka pat 3. Un tagad skatāmies, reku viņš iet. Kā izskatās. Jā, un tur viņš jau tā kā ieslīdz svins iekšā tajā. Nu jā, nu svarīgi, redz, tagad to svinu arī pārāk neuzraut, jo tā zivs varēs. Knapi velku. Ja viņi pāraugšu ātri, tad viņi man... Var redzēt, ka Zandarts stāv pie mānekļa. Nu, stāvēja klāt. Jā. Skaties, tur ir viņi tur. Pauze, 1, 2, 3, 4, viņš negrib, ne? Es ļoti ja šajā brīdī es uzrautu tā kā normāli dropshot, tad tas viss kompānija aiziet pa gaisu. Sviniņš knapa gruntu, redz, zivs iet līdzi. Viņi neņem, viņi pat redz skatās uz leju, uz to tavu svinu, redzi, pēc? Nogāja lejā. Nu jā, nu šitien prasītos augstāks. Nu šitas man bija jāuzliek augstāks varbūt šajā gadījumā. Šeit arī atbildi vispār cirējis brāsts cilvēki man. Cik augsts dropšots iet? Tagad šitā te kā parasti uzraud, ja šitā, te kā viņš aizlido pa gaisu tur visu, nu. Tā kā viņš ir tāds neaktīvs, tad tur viss aizbēgt. Kas tas ir? Tas arī kaut kāds.
Tie divi kopā, ne tie baltie. Parasti dropšutas siena viena pilna izvērsumu. Nu, manā gadījumā tur kaut kāds metrs te sanāk, kaut šitāds te metriņš. Bet var iet vēl augstāk, un tad ir jāskatās, protams, cik tā zivs augstu vai zem no grunts sēž. Kas jāņem vērā, tad, kad mums ir iemests, ja, nu mēs redzējām, tas dropšuts, nu viņš šitā, viņš saliecies. Un tad tuvāk ejot laivai, viņš paliek taisnāks un tā kā aizvien augstāk nostājās. Un bieži tā, kad paņem liekas, ka ņem pie pašas laivas, bet īstenībā viņš ņem tikai tāpēc, kad viņš beidzot tas māneklis ir nostājies virs zivs. Ja sanāk, ka viņš tālāk no laivas iet šitā zem zivs, tā ejot tuvāk laivai, tas augstums nostājās pareizs, jo zivs viņa principā uzbruk no apakšas. Viņš vienmēr, zanderts, viņš uzbruk no šitā te no apakšas. Un tad ir svarīgi, kad tu esi pie laivas, tad mēs bieži jūtam, ka itās copes. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tas māneklis stāv taisni augšā virs zivs. Un tāls metiens izdarīt ar dropšutu arī nav jēga, jo bieži ir tā, ja tā zivs sēž augstāk, metru no grunts, tad reāli mēs noejam zem viņas, kā es rādīju. Tad sanāk, kad zivs ir šeit, un tas zanderts, tas māneklis iet zem zivs. Viņš šitā paskatās, bet viņi ļoti, ļoti retos gadījumos vispār uzbruk. Tāpēc dropšutam ir svarīgi, ka viņš ir gan augstu, un varbūt arī, ka nevajag viņu super tālu mest. Tas ir svarīgi. Ja tu viņu tālāk met, jo tev viņu garāk vajag. Tagad jau cik tu jau ir viens, tūlīt būs jau tumšs. Tā kā... Kāds 1, 2 jau? Pēc normālā laika 1. Vecā laika? Jā, jebkurā gadījumā. Nezinu, jāizbrauc droši vien kaut kur vēl citur bišķiņ paskatīties. Tas zanderts ir, bet, protams, viņš neņem. Ko tad tādās gadījumos gids dara? Maina vietu. Piemēram, jā. Šitas ir tā ekolota bildes ķīšezera bedra. Daudziem garšo šitie tie labie riekstiņi, kur mēs viņus varam tagad izlasīt. Kā viņus sauc, tos riekstiņus? Brazīlijas riekstiņi. Mēs vienkārši tos Brazīlijas riekstiņus izlasam ārā un apēdam. Beigās ir paliks uz lazdu rieksti, un pašās beigās parasti paliek rozīņi. Es ceru, ka pēc 5 gadiem mēs neķersim rozīņus. Ir 2025. gads. Un tā riekstu paciņa ar rozīņu paciņu, ja? Mēs te redzam, kas te ir palicies. Kā mēs esam labi ēduši. Un labi kopuši to resursu. Kā saka, laikam, ka tas pārreģojums ir piepildījies. Varbūt, kad es neesmu pats priecīgākais par to, bet tā tas ir. Tagad mēs ēdam tās rozīnu. Bet kas varam garšo rozīnu? Jā, rozīnīt ļoti labi. Labi, kādas pašam emocijas par šito. Tas ir tāds, protams, joks, bet tagad varam atskatīties uz 5 gadu vēsturi. Mēs tieši tajā raidījumā jau bijām nočipojuši 30 zanderts. Un tikko sākās tā pelaģiskā ēra. Pagājuši 5 gadi mēs esam nočipojuši gandrīz 1000 zīvis. Gandrīz 500-600 zanderts no tiem. Šeit netālu no mums ir tāds Staps leģendārs, kurš joprojām tur ir, kurš bija pirms 5 gadiem, kur vienmēr bija 80 zandarts dežūrēji. Un viņš tagad ir pliks kā miet. Viens pats. Bet pa gruntu reku šitādi staigā. Ķero, bija 70 laivas, tagad ir 7. Jā. Tā tas ir. Un galvenais jau ir tā, kas es domāju, kad ar vai bez mums tas tā vienkārši tā tehnoloģija, tas tā notiek. Es pat domāju, ka mēs varbūt, kad arī parādījām ar šo tā arī gan arī Vioru projektu, kad reāli tomēr tos zivie grib var atlaist. Un daudz arī atlaida, mums ir daudz arī statistika par to, kā tad arī tā zivu dzīve, bet tie lielie nav. Vai ir ļoti, ļoti maz. Reku te viens spīd, viens vēl spīd. Parād. Pagad, tu tikai viņu neapēdi. Mēs viņu šovakar noķersim. Tur nav vēl kāds? Te ir vēl viens. Mēs viņu noķersim un iemetīsim atpakaļ paciņā. Jā. Mēs esam Ķīšezerā un zivis ir
Pastieties šajā ekrānā. Pastieties šajos ekrānos. Varētu ar mani pagriezt uz priekšu. Pastieties, cik daudz zivi. Un tie visi nav zandarti. Tās ir baltās zivis. Pamēģināsim atrast, pabrauksim, pastīsimies, vai kāds zandarts uz gruntītes nesēž. Principā viņiem vajadzētu būt kaut kur uz pašas apakšas. Izstāst, kad straumi iet ārā no ezera. Nu jā, tagad ir tāds mērens dienvidu vējš. Dienvidu vējā vienmēr pūš ārā ūdeni no līča. Tad līdz ar to visur, kur ir saistīts ar jūru, tad tur būs strauma ārā. Man sasolīja, ka te būs 70 laivas, bet te ir tikai 7 laivas. Kas droši vien liecina to, ka nav beigais ķēriens. Man pašam personīgi ļoti patīk un izmantoju tikai šitos stiprinājumus, kur ir tā kā auklas iespiešana. Bet nekad neliecat tikai vienu reizi. Tad ir skaidrs, ka jums viņš pazudīs. Vienmēr ieliekat 2 reizes. Tad neviens nav nokritis. Un tajā pašā laikā ir galīgi, ka tas svins kaut kur iesprūst, nu tad viņu var arī noraut. Iedomājies, tur tādi čupiņi sēž tieši uz tā. Viņi tur vienkārši guļ. Tur kaut kāds čalis izdomājis viņiem traucēt. Tukšā riekstu roziņu paciņā arī pat neko nevar noķert. Beidz taisnoties. Es esmu tagad tas klients, es esmu samaksājis, kas par tev. Vai? Nu, pagaidi. Ir samaksāts. Zivs būs jāpaciešās bišķiņ vēlāk. Nu jā, un redzi, un tad būs tas, tad jau arī būs tas tā atbild uz to, kāpēc tu vienmēr pa naktīm brauc tur iekšā? Ja tu zivi gribi, tā ka viņa neķerās pa dienu, tad to zandartu vieglāk citreiz noķert pa nakti. Kā es smiešos, ja mēs to pienāk tas vakars, nu nakts, tā tumsiņa, mēs pamēģināsim un neņem. Skatieties, kur man ir jaunais Orsanero kāds ar šito te tagad mēģina noķert godīgi džigā. Nu, šitas te ir tā kā no tādiem augtajiem plauktiem. Mēs tad vienu izspēlējām mūsu, kā saka, sekotājiem. Nu, tāds lielākais plus, ka tas ir vislabākā Japāņu blanka, kāda ir. Un tā, super. Var šito ar dropšatiņā, šis konkrētais ir 12,45 tests. Bet nu kas ir? Viņam ir 45 gramu tests, šitas ir 12 grami. Kā viņš iemet? Nu tā, ka man var redzēt, ja, kad nekad tik tālu nav iemests. Kā viņš met? Tas ir kā viņš met. Un tāda, kā jau visiem zetriksiem baigi dzīvā blanka. Redz, tāda riktīgi. It kā viņš ir stingrs, es domāju, ko tad 45 grami, tas jau liels tests. Bet tāpat tās, ka 12 gramīgo džigu var iepūst tā, ka tikai tā. Šodien varētu kaut kādu zivi noķert. Man ir otrs tas 17 gramīgais, kas ir tāds vairāk krastanieks. Uz to es esmu noķēris jau zivi. Šito konkrēto neesmu. Pasties, kā tev... Kā viņš met, jahaidī. Es ļoti tālu aizmetu. Un tā. Orsanero, tas ir zingas? Zingas tas ir? Kas par? Melnais lācis tas ir. Kāpēc nav? Kur ir? Jābūt. Tūlīt būs. Vai? Jau. Paskatījās, viņam pamuka. Un tagad. Stāv pasties. Tu nost vispār, ne? Nu, kas ir labi? 60 plus? Nē, 70 plus.
Kubā tev acis būs. Tieši Kubā. bērniem saldējums būs man. Tieši Pols. Un nevis 2, bet 1. Armāns vispār 2 saldējumus pasācis sēst, ka 1 jā. Pasāds, tas bija vecajos laikos. Uz 3 saldējumiem sadarījām. Nē, 2 bērniņiem, lai ir. Ir laba dienas, ir ļoti labi dienas. Krāpnieks. Nu, pagaidi. Un ir arī šīs sūdīgās dienas. Nu. Un tad, kad tev sūdīgi ķerās, tad tu baro ar šiem te solījumiem. Tu piebaro, ka būs tā jaunā vieta, tā jaunā iespēja, tas jaunais māneklis. Nu, parasti jau tas nostrādā. Bet ir reizes, kad arī tiešām nekas nepieķerās. Bet tas ļoti maz. Ejam tālāk. Nu, un tajā sadaļā, ja jūs negribat problēmas ar policiju, ja, tā tad ir mana topi jums palīdzēs aplikācija. No 1. decembra, ne gluži no 1. decembra, bet no decembra sākuma jau būs pieejams jaunās makšķerēšanas kartes 26. gadam, tā kā tās varēsiet iegādāties, lai, tā kā esat leģitīms makšķernieks, ja. Un vēl kas ir tagad baigi svarīgi ievērot, daudzās upēs ir aizliegums makšķerēt ar mākslīgo ēsmu. Tas ir dēļ lasiem. Protams, ir visas lielās upes mums zināmas, tur Ventas, Salats un tā, bet arī visādas mazas upītes, ja, kur gribētos varbūt paspinningot asarīšus ar mikrodžigu, tāpēc tad ir jāskatās aplikācijā, lai neatnāk inspektors un nav problēmas ar policiju. Ja. Piemēram, tādā upē kā Bārta, vispār tu nedrīkst makšķerēt šobrīd. Arī pat ar sliekām, ja, arī ar dabīgo ēsmu. Tā kā to skatāmies, lai pašam nav nekādas problēmas. Tad jau gaidīsim jauno gadu, tur jau pēc jaunajā gadā tad jau būs atklāta lašu sezona, un tad jau būs jaunumi, ko mēs te pavēstīsim. Tā, lūk. Placoīdi. Tas ir pēc kaut kāda Eliena delfīna. Jābūt. Iebeldi. Bet iebeldi. Es teicu, ka viņam jāņem. Viņš teica. Es domāju, es cerēju, es gribēju. Bet īstenībā iesit labi. Labi iebeldi. Tur ir vēl viens. Cik vispār ir pulkstens? 7 jau knapi. 7? Knapi jau man. Ir! Lūdzu. Vai jūs sečuku varat paņemt lūdzu? Ko? Cik ilgi sečuks jāgaida? 30 dienas. Kas tad ir? Lai paaugās. Tagad uzmanīgi, ja? Tagad viņš teiks to runu. Tagad viņš teiks. Tagad tie 2 tie vārdi. Es teicu, ka tā būs. Es teicu. Noķērām mēs šodien, pirmo zivi šodien mēs noķērām. Pasties, kā tas No tās. Pasties, kā tam ir iekšā. Man skaists gandarījums. Tāds plats vispār, ne tāds. Ķīšu jūrnieciņš. Jā. Apsveic, Kaspar, apsveic. Tas tikai vakar sākums. Būs vēl. Stay tuned. Cilvēki prasa, vai krāsai nozīme. Tad es prasu, pa kuru zivi. Es teikšu, ka Rīgā zandartam krāsai 100% nav nozīme. Spēlē vairāk izmērs. Man ir un krāsas, kā jūs redzat, pilnīgi dažādas. Vairāk, kas atšķirās, ir grami. Viegla džiggalva, 12 gramīga pieņemsim. Tad ir paņemam smagāka džiggalva, 40 grami. Lielākiem dziļumiem
vai zivs, kur ātrāk peld. Tad ir rekur arī 8 colas, 7, 8. Tie ir visejošākie. Šitas ir jaunums. Interesants arī. Ar viņu pāris jau esmu noķēris lielos 70. Viņam ūdeni interesanti, kad viņi velc. Viņa uz laivā var redzēt, kad viņi pavelc, jo viņš tā kā ūdeni savāk iekšā sevi. Viņa tāds strīpa paliek. Nu tāda. Kaut kas tāds savādāks katrā ziņā. Nu jā. Un tad, ja pēkšņi ir līdaka, tad uzreiz ņem lielo. Pastieties, kā šitas te bultīs man ir izpostīts. To jau es rādījis daudzas reizes, bet svarīgi tas, ka tu pelēģiskajā copē makšķēšanā, ka tev tie mānekļi pa rokai, tev nevajag pa kasti rakāties. Nu, tāda jābūt. Vai viņš jau paskatījās? Jau. Jā, ir. Ir apsolītā. Kas mums tur ir? Kas mums tur ir? Viņš tak ir liels! Klausies! Izrādās, ka pa naktīm tomēr var noķert zandartu. Jā. Pirmais ir, es noskatījos no tava uzdāvinātā māneklīša, ko tev copas frekvences uzdāvināja, vai ne? Jā. Jā, tos snačers jaunos uztaisīja tādu pašu, un tikai citā krāsā, un kur te galā ir? Nu, klausies, paldies, vecī. Nu, šitas jau ir smuks, šitādi jau nav kauns. Šipiņš nav? Jā. Šitam nav. Tev nav, jā. 71. Nē, 72. Varat skaistulis paskatieties kāds. Nu. Nu, šito te... Nu, viņš jau grib projām. Nu, labi. Šito te 72. skaistuli mēs laidīsim apakaļ. Paldies tev. Nu, un šito var izmantot, ja tu gribi uztaisīt 2 stingerus, uzreiz rekrutē 2 minūšu laikā. Nu, ja arī pie džigaulas tāpatās var pielikt. Jā. Kā šiten. Rekrutē pie džigaulas pielikts. Nu, tā kā mums tas variants, vai ne? Nu, šitā. Jo vienkārši plus ir tas, ka tās stīgas šobrīd ir pieejams dažādos izmēros, un tas, tad tu viņus tur taisi. Nu, re. Viss tā, reku, faktiski, reku, tev ir sanāk. Nu. Ļoti lēts un ātrs stingers, nu, kur nepārkodīs līdeku nekad. Tas tāds. Tad pēdējā laikā es tos izmantoju. Man tas kevlārs vienā brīdī izbeidzās, tad es viņu nevarēju dabūt jaunu un tad meklēšu tādu risinājumu. Nu, tāds. Būs? Jā? Nu, tūlīt būs. Šito pusi. Būs. Ir. Tā. Vēl viens. Nu ko? Pusstundas laikā 3 gabali. Viņš man solīja, ka 3 būšā. Saldējums no 9 kungu. Ar prieku. Viena svarīga lieta. Tātad kā atbrīvot zandartu, ja, lielo?
Pirmais, lai ir kontroli pār viņu, saņemam viņai uz vienu žaunas un izņemam liekos āķus ārā no tīkliņa. Un ļoti svarīgi necelt šo tīkliņu iekšā. Tad šajā gadījumā viņam ir labi paņēmis mums atkal. Viņam mutē ļoti cieta. Un principā, ja mēs gribam ar žandaru bildēties, pirmais atbrīvojam un ieliekam viņu atpakaļ tīkliņā. Opā. Viss. Tā kā žandars ir atkopies, īpaši, ja viņš nācis no dziļuma, ir ļoti svarīgi ātri visu darīt. Tā kā, ja mēs viņu tagad arī turētu minūti vai divas, šitas žandars nebija no dziļuma, viņš bija kādiem 4 metriem. Viņam viss būs kārtībā, var redzēt, viņam ne acis nāk ārā, viņam nav nekāds vispār spiediena problēma. Kas ir svarīgi, tātad, ja viņš ir nācis no dziļuma, tad viņu atbrīvot ātri, bet ja viņš nav nācis no dziļuma un mēs gribam sabildēties, jebkurā gadījumā tad arī viņu, un lai viņu neizmestu, ir ļoti svarīgi, daudz nezinu, kā žandaru turēt, nu tādā ziņā. Lielais žandars būtu jāņem ar šī te viena vāka, tā lai pilnībā roka iekšā, nu lai kontroli, stipri. Viss. Ir kontroli, ir uzreiz mēs varam darīt, jo viņš izkrīt, piemēram, ārā daudziem, zin kā viņam ir šitās asās malas. Šitā vieta. Jā, šitā ļoti asa šitā var sagriezt. Jā. Nekādu neturiet tur žandaru. Jā, vai kaut kā šitā. Tātad žandars ir aizvien mērā aiz vaiga. Var redzēt, kā ir ieslidināts rokas, redzat? Var redzēt iekšā, ja? Gar vāku. Re, kas interesanti vēl, pa gaismu redz neķērās. Šodien tumsā ir ļoti laba aktivitāte. Viņš sadūra savu 10 gadus spilvenu. Kā viņš? Panāc tuvāk. Tieši tāpēc, kad grib viņu nosist, viņš grib nomaksāt. Tieši kā reizēm. Ko viņš tur paskatījās? Viņš ir garīgtīgi. Zin kā, Kaspar, pirms 5 gadiem mēs sākām šo te projektu čipošanas. Paldies liels Didzim Uztupam, kurš skatās no augšas no mums, uz mums. Tad gribētu faktiski oficiāli teiksim, paziņot par to, ka mēs esam aktīvo čipošanas fāzi beiguši šim te bioar projektam. 5 gadi pagājuši. Un, katrā ziņā no manis komentārs, kad tie čipi zivīs paliek, tos jūs noteikti skatāties. Iespējams, ka mēs kaut kad turpināsim, bet ja jūs atrodat čipus, tad ziņojiet bioram, man vai Kasparam vislabāk. Un tad dati tiks vākt. Bet pats interesantākais ir paši tie dati. Un tad tu, Kaspar, tu vari pastāstīt par to, kādi ir tavi, teiksim, varbūt tas novērojumi, ko tavuprāt mēs esam uzzinājuši jaunu pa zivīm. Pirmais, ko mēs esam sapratuši, man liekas, mēs esam nomarķējuši. Mēs pavasarī jau runājām ap 1000 zivīm. Un kā 20% oficiāli ir noķerts atkārtot no tām 1000 zivīm. Galvenais, es domāju, ko mēs esam sapratuši, ka tās zivs var laist vaļā un viņas var ķert pa 5 reizēm. Tad es domāju, ka ir līdeks dažas jau ir, kas ir neoficiāli ap 10 reizēm noķerts, oficiāli ap kādām 6-7. Žandarti pa 3-4 reizēm ķerti. Mēs esam sapratuši, kā tās zivs aug. Žandarts aug lielais, tātad puscentimetru līdz 1,5, principā, no 70 uz augšu. Līdeks aug no 2 līdz pat 5 centimetriem gadā. Kā kurā vietā un kāda izmēra līdeka tiek nomarķēta atkarībā. Kas vēl, es domāju, ka ir saprasts par līdekām pirmām kārtām, kad līdeks baigi nemigrē. Ja ir Rīgā kaut kāda bedra, tur ķīžas ar viena bedre, tad viņa nekad nav noķerta otrā bedrē. Pa žandartiem ir pretēji tieši, tie migrē no vienas ezera bedres uz otru. Un viņi ir lielāki migrētāji tādā ziņā. Pagājušajā gadā mums interesantākais gadījums arī, par ko es stāstīju, bija, kad viens ķīžas ar žandarts, kas bija noķerts gan vienā, gan otrā galā, tika noķerts tīklos vai murdos, buļupē.
Nu tā. Nu, lielie zandarti maz, tātad no 1000 zivīm nomarķētajām 16 zandarti bijuši tikai 90 centimetri. Nu, tā skaitā daži ir atkārtot noķert no tiem 90, tātad 16 90 ķerti un daži noķerti vairākas reizes. Šogad vispār bijis tikai viens 90, un tas pats ir 2 gidiem, Gatim un Romānu personiskais rekords. Viena zivs, ja? Te var saprast, cik mums ir daudz lielie zandarti. Nu, un es domāju, vēl būtisks atzinums ir par, secinājumi ir par tām traumām, ka tur kaut kāda asins tur vai zandartam, ka jūs redzat, ka tek asins līdekai vai zandartam, tā nav noteikti, tas nav iemesls, lai viņu nogalinātu. Jo tās traumas tur ir bijušas diezgan trakas, plēstas žaunas, vēl kaut kas viņas ķertas ir atkārtotās zivs, un ja viņi normāli tev aizpelda, tur ļoti liela varbūtība, ka tā zivs izdzīvos. Nu, un zandartam esam sapratuši, kad arī atgaist, kad par to fīzingu, kas ir svarīgi, ka tā fīzinga metode, ja viņi pareizi izpilda, viņi strādā. Un zandartiem, kam pat nākuši ir bijis ārā, ka kuņģis nākas no spiediena nāk ārā. Tātad šis kuņģis, kad viņi atlaid atpakaļ ir bijis, ieiet atpakaļ un noķerts tāds pats zandarts vēlreiz pēc kāda laika. Tā kā, zivs ir ļoti dzīvelīga. Viņi dzīvelīgi īpaši, ja viņi laiž vaļā. Ja viņi nelaiž vaļā, tad viņi nedzīvo. Nu, un vēl es teiktu tā, pats viens no galvenais, kāpēc mēs to vispār sākām, arī bija mainīt šo likumu, kad ir šie 75 centimetri noteikti, kad ir, ja vienu var būt jebkura izmēra pāriem zem 75, tas ir liels plus, ka mums tāds likums ir, bet es teiktu, kad skatoties šodien, šo zivu izmēru 75 ir krietni pa lielu. Es teiktu, ka galda izmērs zandartam ir 65 centimetri. Nu, tas ir tāds foršs zandarts pie pusotras 2 kilo, kā kurš. 70 jau ir 3 kilogramīgs, un es teiktu, 70 jau skaitās šodien jau liels. Un, es personīgi nesitu nevienu, kas ir lielāks par 65. Tālūk. Tā ir paša izvēle, kādas zivs jūs sitat, bet, es varu teikt, 5 gadi pagājuši, paies noteikti vēl 5 gadi. Ja tagad 70, mums ir foršs zandarts, 75, un mēs priecājamies. Tāpēc pēc gadiem 5 iespējams par 65 priecāsimies. Jā. Tieši tā. Viss ir, kā saka, pašam ir sava galva, un mums ir, tā cilvēkam ir dota tā vara pār dzīvo dabu ar tehnoloģijām, ar iespējām, un tur jau to tehnoloģisko progresu neviens neapstādinās. Un ļoti labi, ka viņš ir, jo, teiksim, var jau tur teikt, tur gānīties par to, kā jau tas panau te atnāca, tagad tas viss ir slikti, bet bez tādiem laivu tehnoloģijām mēs nekad šādas informāciju par zivīm nevarētu iegūt. Jā. Tā kā tas ir forši. Katrā ziņā skatāmies nākotnē, kā te būs, un noteikti arī ziņošu, kad mums būs vēl kaut kādi jauni projekti, ir jau domas. Tagad neteikšu, teikšu kaut kad nākamreiz vai aiznākamreiz. Katrā ziņā paldies visiem, noteikti paldies pārējiem cilvēkiem, kas ir čipojuši, palīdzējuši gidi, draugi un Čīša jumts, kā saka, tas ieguldījums liels ir tieši šīm te informācijai un zivīm. Tā kā paldies. Es vēl gribu piebilst, ka ka mēs sākām marķēt, ka tā pistola, daudz gribēja to pistoli dabūt arī. Tas bija, man liekas, tāds kā pačats viņu dabūt. Un tagad mēs tās pistoles ņemam atpakaļ, un cilvēki, ka viņi, ja tu neesi gids vai tur nebrauc, viņam tā kā trūkst misija. Bija cilvēki, kas tiešām daudz samarķēja, viņi tā kā jutās, ka viņi ir misijā. Viņš saka, ir jēga braukt, tur kaut kādu darīt zinātnisko darbu. Tā kā tas arī bija forši no tāda viedokļa. Bet jā, viena misija beidzās, sāksies nākamā misija. Ņēmies. Tas ir liels. Kā viņš nogāja lejā. Tas ir kaut kāds samets. Ir. Tā, kur ir zivtiņa? Skatieties, kas pa zandartiņu. Ui. Dosmīgs bija. Kas tad tur ir noticis, draugs?
Jā, nu klausies, šitais tā kā vasarā medī pa virs. Šitādi rudenī diezgan ilgi jāmeklē ir. Tādi, kas augšējos līmeņos. Zem brekšiem gāja. Nu, klausies, šitas jau tāds baltais riekstiņš, ko? Šis jau... Nē, nu šitas ir rozīnīti, vēl bišķi virs rozīnīti. Rozīnīt? Jā, tas nav, tā nav tā riekstiņš. Riekstiņu mēs vēl ķersim. Jā, Armands neliks mājās braukt. Tas Armands neļauj visu laiku ķert tam Kasparam. Opā. Nu, re, kur ir tieši pielikt klāt roku. Iegriez man ar šito te momentāli. No, ar to vietiņu. Nu, skaidrs. Nu, tā, dārgie draugi, labā ziņa ir tā, ka Kaspars šodien šovakar vienais 2 saldējums un ka tajā riekstu paciņā, nu, vēl kāds riekstiņš ir palicis. Nu, tā kā paldies par jūsu laiku un paldies tev. Un kāda tev varbūt ir secinājumi par šodienas sopi? Nu, kā? Slēdzat ārā tos aparātus. Grētiņa neķerās. Sēdies. Viss, čau, draugi. Slēdzam ārā tos aparātus, jā. Kaspar, brauksim mājās.